Nesekmīgs. Nu, te bumba paliek spēlē, šeit ir iespēja. Balots ar bumbu, piespēlē vārtiem! Vārtsīs Ošs, RFS pelnīti. Gūst vārtus, pirmā puslaika otrajā daļā RFS gāja uz priekšu, gribēja gūt vārts un Mārcim Ošam tās izdodās. Latvijas kausu un Latvijas kausu fināla speciālists Mārcis Ošs ir tur, kur viņam jābūt. Skatīsimies, kas tālāk notiks. Vēl ir jāspēlē pirmajā puslaikā, es domāju, 2 minūtes. Jā, kā vairāk. Jā, nu skaisti. Jā, spiediens tomēr bija liels. Daniels Balots, kas par piespēli, gluži kā Roberts Savaļnieks nospēlē, kā malējais aizsargs Daniels Balots izmanto iespēju. Mārcis Ošs no pašas vārtu priekšas audas, aizsardzība guļ, Mārcis to izmanto. Komiski centra aizsargs piespēlē centra aizsargam un vārti. Spēlē vienu sezonu, tagad RFS piespēle sodu laukumā. Ļoti labi piespēle sodu laukumā. Un RFS 84. minūte. Kur pat bija tā veiksmīgā galva? Kur trāpīja? Ļoti planējoša bumba. Visi sastinga, iespējams arī Krišjāns Sviedrijs audas vārtos sastinga. Kur tā veiksmīgā galva bija? Laikam Baloša galva. Baloša galva, jā. Balots, kas par spēli Danielam Balodim, rezultatīvi piespēle un gūti vārtī. Centra aizsargs. Ļoti labi nospēlē. Ļoti tādā negaidītā brīdī, kā nu te mēs skatāmies. Ļoti tāls brīvstiens no 1,40 m. Daniels Balots šķiet, ka vienkārši pagarināt bumbu gribēja piespēlēt partneriem. Es domāju, ka tas tā instinktīvi izdarīts sitiens pa vārtiem, vārtu virzienā uz tālo stabu vai vārtos. Grūti pateikt, jā, bet precīzi, ļoti precīzi trāpjums un pārsit pāri vārtsargam, jā. Tur jau Mārcis Ošs arī lidoja pretī bumbai, bet jāuzteic Evgeņijs Miņins. Perfekti piespēle. Tur bija 2-3 viņa partneri, un jebkurš no viņiem būtu uzsits, būtu labs moments. Daniels Balots trāpa vārtu. Būtu vairāk brīvās zonas tam savam sitienam un bīstams sitienam. Vārtē! RFS panāk 3-2 papildlaiku otrajā puslaikā. Pamatīgi līgsmīgi. Šeit sākas LNK Sporta parkā 3-2. RFS ir vadībā. Līgsmo arī fani. Riverside Lions. Jā, nu, RFS ir apgriezus spēli kājām gaisā un otrais papildlaiks ir sācies ar tādu lielu virpuli. Jā, atkal, ko jau mēs minējam, standarta situācija, centrējums, tā cīņa, tā burziņa, par ko tu teici, jā, te ir tie centimetri un tur tai bumbai kaut kur vajag tik daudz, lai izsprauktos brīvi cauri, un viņi atrada ceļu uz tālo vārtu stūri, lai pēc tam jau būtu vārti. Nu, skatāmies atkārtojumu. Džikā ieskrēja, netika līdz Auda Džikī. Izcili pie tuvā vārds starp nospēlēja Džikī. Paničs uzvar, Ikaunieks saņem bumbu. Un Džikī. Džikī iet stūrī. Džikī laba piespēlē! RFS Latvijas kausa ieguvēja Stefans Paničs. Pieliek punktu šajai spēlē. 4-2. RFS vadībā no 0-2. Apgrieza spēle kājām gaisā. RFS Latvijas čempioni kļūst arī par kausa ieguvējiem šajā sezonā. Latvijas čempionu tituls vēl ir jāizcīna, bet Latvijas kauss praktiski ir nodrošināts. Jā, nu kāda progresija spēles laikā, jā, no tāds praktiski bezizējas jau komanda, jā, ir izgājusi uz 4-2 rezultātu, un šobrīd jau ir skaidrs, ka Latvijas kausa uzvarētājs praktiski ir noskaidrots. Paničs labi ieskrēja sodu laukumā, pēc tam sekoja piespēle. Kaut gan izskatījās, ka arī var pieturēt bumbu mierīgi stūrī, bet nē. Tā, varbūt vēl aizmuguri skatīs svaru, bet